Tā, te būs picas ar picu garšu. Lūdzu. Man nevajag. Labi. Kāpēc nevajag? Es te nestrādāju. Picas, paldies. Būs 3,50. Oi, veci, piedod, man pirkstu vajag. Vai atstāsiet man arī? Sveiki. Vai jūs bijāt tas, kas pasūtīja pici? Jā, tas bija es. Tiešām? Jā. Veci, tu pasūtīji no manīm. Es zinu, jā. Tas nav veselīgi. Ko? Šobrīd ir pieņemts lēmums to, ka nedrīkst pasūtīt vairāk picas. Šis būs brīdinājums, bet nākamreiz mēs jums liksim sodu uz pieres. Bet tas ir biopicas, un mūsu bērni ir ļoti sportiski, nu mēs paši arī, tāpēc es ceru, ka tu zini, kas ir biopicas. Aizties savu mutu neiemēst. Šeit dzīvo parodija hausa. Kaut kas jānoskaidro, kāpēc viņi neliek vairāk videoklipus. Aiziet paskaties, kas notiek. Man? Nē, bļāviens man. Protams, ka tev, ej! Čigāns. Un atceries, neaizmirst nospiest abonēt. Veci, neejam tur labāk. Viņiem ir ieroči mājās, un viņi šaudās viens pret otru, jo viņi nevar izdomāt, kādu videoklipu labāk līt. Neejam tur. Pazūdam vienkārši. Tur nav labi. Visi slikti. Tiešām? Jā. Un kādu veļu pieminēja viņi vēl? Veļu? Kādu vēl veļu? Tu nepārklausies? Nē. Pakalau, man ir laba ideja. Varbūt mēs varētu rīt aizbraukt pie viņa un piekaut viņus visus. Es skatos, ka viņi vispār neliek vairs videoklipus, un tad kaut kas ir jāmaina šeit. Mēs vienkārši atbrauksim, piekausim un aizbrauksim projām. Tiešām? Protams, ka tā ir laba ideja. Veļa? Izklausījās pēc veļas. Labi, iesim pa sēti iekšā. Ejam iekšā? Atceries, ka viņam ir ieroči, bet mums ir smadzenes. Jā, mēs esam gudrāki par viņu. Malačveči, tagad mēs zināsim, ka jūs apzogat youtuberus. Tā kā jūs vairs nekad netiksiet ārā no cietuma. Mēs jau sen jūs meklējam nopietni. Ušakovs visu laiku man saka, lai es jūs ķeru. Mans ir apnicis, tāpēc es jūs beidzot esmu noķēris. Noķēris? Mēs atgriezīsimies. Aizties savu mutu kā priekšā. Tu arī. Aizties savu mutu, man nekomandies. Un priecīgs visiem Ziemassvētkus. Un laimīgi jauno gadu. Tiešām. Pa īstam. Es nemeloju.